Karņējevs. Mazjakins. Atspēlē Ripu Grebeškom. Karņējevs. Edgars Masāļskis traucē, tur vārdu priekšā Kurjānovs. Kurjānovs no Omskas avangards saspēlēs ar Mazjakinu. Mazjakins aiz vārtiem izbraucot priekšā, piespēl Kurjānovam. Un tomēr Edgars Masāļskis dara, ko var. Bet ar to ir par maz, pārāk brīvi mēs laidām izbraukt vārdu priekšā Mazjakinu. Un ir redzams, kas sekos tālāk. Tālāk seko piespēl Kurjānovam. Un Krievija pierāda savu augsto meistarīgu spēlēt vairākumā un gūst pirmos vārtus. Kovaļčuks atspēlē vienu otru, mūsu spēlē iet laukums stūrī, vārdu priekšā Ķerešenko. Lai arī it kā spēlējam uzmanīgi, bet nepietiekoši, un rezultāts ir 0-2. Mūsu vārdsargi izdara metienu, Rip izlīd. Masāļskins ar kaisargiem, trāps ap Rīkinam pa nūju pa vārdu stabu. Tverdovskis. Es domāju, būtu jāņem 30 sekundžu pārtraukums, jo mēs esam katastrofāli iesākuši otro trešdaļu. Noraidījušies, 2 vārti iemest un neredz tādu kustību un saucamo ugunu vai dzīvību uz mūsu soliņu. Kompaktu vidzonā spēlē Krievijas hokejisti. Karņējevs saspēlēs ar Grebeškovu. Tālu piespēle Kurjānovam, labi piespēle uz malu Perežoginam. Perežogins, kur ir mūsu uzbrucēji? 3-2 ar 3 piespēlēm, vēl nebija paspējis atgriezties aizsardzībā neviens no uzbrucējiem, kā likums 4-0 Krievijas labā. Zinovjovs, daudz jau runāts par viņu pārēju sezonas laikā no Kazaņas uz Maskavas Dinamo, un arī izlasē redzam, ka treneri neliek viņu kopā ar viņu ilgadējo partneri Marozovu. Esam iegājuši labi zonā, labi izspēle. Vasiljo metiens pār vārdiem. Latvija vairākumā, Vasiljo piecinieks laukumā. Esam nostājušies pozicionāli izspēlē Vasiljovs. Dodas priekšā, spēlē Rip Cipulim. Galviņš, Cipulis. Vārdu priekšā neviena nav, paļaujamies uz tīri izspēli. Cipulis. Pujats. Rip trāp. Krūdīs Jerjomenko. Viņa spēlētāji ar nepaspēj izmest Ripu no vārtiem, un tagad labi saspēle, beidzot agresīvi sāk spēlēt Krievijas hokejs. Nu, kā jau es teicu, agresīvi spēle aizsardzībā, tas arī mums ir uz roku, jo rodas labi momenti pēc šīs schēmas, kā izspēlē vairāk mūsu hokejisti. Tagad atkal pozicionāli nostājušies Krievijas spēlētāji. Šī plašā saspēle, Cipulis, Galviņam, Cipulis. Cipulis tur Niževīs dežē pa vārtu tālā stāp, ļoti ilgi turam Ripu, nav nemetiens. Nekad piespēle un redzam, tagad Gunta Galviņu uzmetiens. Un Herberts Vasiljovs gūst pirmos vārtus šovakar Latvijas izlases labā. 1-4. Frolovs atkal griezienā apspēlēja mūsu aizsargu. Ar otro piegājienu tas izdodas, pirmajā trešdaļā spēja Gunts Galviņš viņu noturēt un neļaut uzdarīt metienu, tad šobrīd rezultāts kļūst 5. Krievija trešajā trešdaļa. 1-5. Vasiljovs uz iemetienā. Galviņa metiens. Vasiljovs atkal pielabo Rips lidojuma virzienu, gluži kā epizodē, kad viņš guva pagaidām vienīgos vārds Latvijas izlases labā šovakar. Jerjomenko tomēr atvēra šo metienu pret uzbrukumu Zinovjovs. Zinovjovs Tverdovskis. Skaisti. 1-6.